Viens no saimnieku lielākajiem biediem ir anestēzija. Un zināmā mērā šīs bāžas var arī saprast, jo daudzi vēl atminas padomju gadus, kad anestēzijas līdzekļi nebija tik droši kā mūsdienās, un otrs vienmēr ir bailes no nezināmā un neprognozējamā. Lai arī mūsdienās tāpat 100% gadījumu neviens veterinārārsts nevar garantēt, ka sunim anestēzija nekaitēs, tehnoloģijas un medikamenti ir tik ļoti attīstījušies, ka katrs gadījums tiek rūpīgi izvērtēts individuāli, piemeklējot piemērotāko no anestēzijas veidiem. Mums nav tikai vairs intramuskulārā anestēzija, jeb muskulī injicējama, bet mums ir arī gāzes anestēzija, izgarojuma anestēzija, kā piemēram izoflorāns, ko mēs dienā lietojam. Mēs to nevaram lietot kā vienu pašu aģentu, bet kombinējot ar pārējiem, tad mēs nodrošinam šo te saucamo multimodālo analgēziju un anestēziju, kad dzīvnieks saņem no katra medikamenta mazāko iespējamo efektīvo devu. Līdz ar to ir arī mazākas blaknes, jo mazāka deva, jo mazākas blaknes. Un tad mēs uztaisam tādu nosacīti kokteili, un tad mēs panākam to, ka dzīvnieks ir atsāpināts, viņš ir miorelaksēts, ja tad muskuļi ir atslēbuši, ķirurgs var darboties ar viņu, un plus arī viņš ir dziļā miegā, bet kontrolējamā miegā. Tas ir pats tas svarīgākais, un ar gāzes anestēziju mēs varam panākt to, ka to ir vieglāk kontrolēt. Dzīvnieks viņu ieelpo un izelpo. Otrs ārkārtīgi būtisks uzlabojums mūsdienās – iespēja nemitīgi monitorēt situāciju, jeb kontrolēt fizioloģiskos rādītājus. Ja mēs redzam anestēzijas laikā, ka fizioloģiskie rādītāji samazinās, sirdsdarbība, elpošana, mēs šo te gāzes anestēziju varam samazināt. Un līdz ar to tad arī šīs te anestēzijas dziļums samazinās, un tas vairs nav tik bīstams dzīvībai. Jo anestēzija pati par sevi tas ir mākslīgi izraisīts miegs. Tas ir tas pats miegs. Un, protams, ja mēs pārdozējam, tad tas var beigties, diemžēl, gan ar orgānu bojājumiem, gan ar nāvi. Bet, ja tā ir kontrolēta anestēzija, tad dzīvnieks mostās un iet mājās. Un situācijas, kad bez anestēzijas iztikt nav iespējams, ir visa veida ķirurģija. Gan plānota, gan neplānota, piemēram, ja noticis kāds nelaimes gadījums. Mēs nevaram veikt ķirurģiskas procedūras dzīvniekam nomodā esošam, un arī nevaram tikai ar epidurālo anestēziju, kā humānajā medicīnā. Dzīvnieks ir dzīvnieks, un ir jāatcerās, ka tad, kad dzīvnieks ir klīnikā, protams, ka viņam ir stress, viņam nevienmēr tas ir patīkams piedzīvojums, un statistiski, protams, procentuāli tas būs nepatīkams piedzīvojums, jo uz klīniku viņi lielākoties nāk tad, kad viņi jūtās slikti. Ja viņš atnāk uz savakcinēties vai uz pirmo vizīti, protams, viņš iziet ārā luncinot asti, bet ja ir kaut kāds smagāks bojājums, mēs nevaram arī sagaidīt, ka klīnika būs tā vieta, kur viņš jutīsies kā mājās. Bet mums noteikti ir, ārsta pienākums ir maksimāli mazināt stresu šim te dzīvniekam un maksimāli mazināt negatīvo pieredzi klīnikā. Tomēr labā ziņa ir tāda, ka ja jāveic kādi izmeklējumi, kuros ārkārtīgi būtiski, ka dzīvnieks ir mierīgs, piemēram, jāveic rengens vai ultrasonogrāfija, ārsts vienmēr izvērtēs, vai nepieciešama anestēzija, vai tomēr var pietikt tikai ar sedāciju. Arī sedācijai, kas līdzekļi tiek izmantot, viņi tiešām ir lielākoties īslaicīgas darbības. Mēs cenšamies izmantot medikamentus, kurus var atsaukt, antagonizēt, respektīvi. Mēs redzam, ir kaut kādas novirzes no normas, dzīvībai bīstamas novirzes. Protams, kad sirdsdarbība palēlināsies, elpošanas frekvence palēlināsies, mēs arī, kad guļam, mūsu elpošanas frekvence un sirdsdarbība ir lēnāka nekā nomodā esot. Tas ir normāli, jo tas brīdis, kad mēs esam miegā, mēs krājam šo te enerģiju un organisms atpūšās. Lūk, bet ja tas ir, jau kļūst organismam bīstami, orgānu funkcionalitātei bīstami, mēs šos te medikamentus atsaucam un mēs viņu modinam augšā. Lai mazinātu savas bailes un darītu visu iespējamo, lai anestēzija būtu maksimāli droša jūsu dzīvniekam, ieteicams ieplānot pirms ķirurģiskām manipulācijām gan vizīti pie anesteziologa, gan veikt nepieciešamos izmeklējumus. Ja jums ir tik ļoti bail, nāciet un pajautājiet, neviens neslēps, visu izstāstīs, paskaidros, ko lietosim, kā, un lai katram dzīvniekam var maksimāli individualizēt zāļu plānu un monitoringa plānu vispār kā tādu,
būtu vēlams tiešām atnākt pirms tam uz vizīti un izdarīt visas nepieciešamās izmeklējumus, kas būtu vajadzīgi. Tātad, jā, tās ir asins analīzes, bez asins analīzēm nevajadzētu doties uz ķirurģiju. Ir kaut kādi varbūt izņēmumi, bet lielākoties tā ir rekomendācija, tās ir labas vadlīnijas, tā ir laba prakse, ja mēs paņemam asins analīzes pirms dodam anestēzijas līdzekļus. Ja? Jo, ja pēkšņi tur atklājās kaut vai vieglas pakāpes anēmija, ja mazasinība vai kas, tad atkal ir jāizvērtē. Ja? Vai mēs to anestēziju veiksim, vai sākumā kaut kādas darbības ir jāizdara, lai tā anestēzija būtu drošāka. Vēl riska faktori ir dzīvnieka vecums un iespējamas sirds problēmas. 7 gadi un uz augšu visiem kaķiem es ieteiktu kardiologu izmeklējumu, jo auskultējot, jeb klausoties, nevienmēr var dzirdēt, ka tur ir blakus trokšņi. Ar suņiem drusku ir vieglāk, bet arī, ja tas suns ir aktīvs, viņš kustās, viņš neļaujās kārtīgi izmeklēties tam ārstam, nevienmēr kaut kādu mazāku bojājumu var saklausīt un noķert. Jā? Un suņiem, protams, tie, kas ir specifiskās šķirnītes, kas ir mazo šķirņu sunīši, jā, visi čivavas, toiterjeri, pūdelīši, jā, viņiem ļoti bieži ir mitrālo vārstuļu insuficience, tad tas nozīmē tās vārstulīte, kas atrodas te priekškambari un kambarim neaizverās līdz galam ciet, un tā rezultātā veidojās sirds sastrēguma mazspēja ar laiku. Un, protams, varbūt ikdienā tas neliekās nekas briesmīgs un saimnieks varbūt pat nav īsti ievērojis, bet anestēzijas laikā tas var pasliktināt to stāvokli. Un šādos gadījumos bieži rekomendē kādu periodu lietot sirds medikamentus, lai situāciju nostabilizētu, un tikai tad veikt plānoto ķirurģisko operāciju. Ja padomju gados tā bija teju vai ierasta lieta, ka katrs 10. suns palika uz operāciju galda, jo radās alerģiska reakcija, tad mūsdienās tas ir liels retums. Un tas var notikt, jo anestēzijā izmantotās bioloģiski aktīvās vielas propofola sastāvā ir olbaltumvielas, kas organismam ir svešas, un tas var izraisīt šo alerģisko reakciju. Ko tas nozīmē? Atbrīvojas daudz histamīnas, paplašinās asinsvadis, samazinās spiediens. Tad ir jārīkojās. Jā? Mēs dodam šķīdumterapiju, mēs strādājam pie tā, lai dzīvnieka fizioloģiskos rādītājus atgūtu normas robežās. Jā? Ja mums tas nesanāk, jā, tad mēs procedūru atceļam, viņš ir jāmodzina augšā. Protams, var būt gadīties, kad ir tiešām ir tik spēcīga šī individuāla alerģiskā reakcija, ka veidojas anafilaktiskais šoks jau, un tad var arī, diemžēl, pazaudēt to pacientu. Bet, es teiktu, ka tie ir reti gadījumi. Tā nav ikdienas prakse. Mūsdienās vairs tā tiešām nav ikdienas prakse. Un vēl kas jāņem vērā, katra reize, kad tiek izmantota anestēzija, var atšķirties. Anestēzija nav tikai zāļu iedošana. Anestēzija ir viss tas ceļš, no kamēr dzīvnieks aizmieg un pamostās. Ja? Tā ir visas rūpes par viņu, kamēr viņš guļ, visa monitorēšana, visu rādītāju nolasīšana, interpretēšana un tālāk tad, rīkojamies, ja kaut kas nav normas robežās. Nē, tas nenozīmē, ja viņam viss bija labi kaut kad jaunībā, kad viņu izkastrēja un tagad, piemēram, ir kaut kāda cita patoloģija, nedodies salauz kāju, piemēram, ja? Tas nenozīmē, ka viņš šo anestēziju pārdzīvos tikpat labi kā iepriekšējo. Tieši tādēļ pie nopietnākām operācijām ļoti rūpīgi jāizvērtē, kurā klīnikā to veikt. Jāatrod tāda, kuras ārstiem jūs pilnībā uzticaties, un kas nemazāk būtiski, cik tehnoloģiski aprīkot ir klīnika, lai tajā retajā gadījumā, ja sākas kādas medicīniskas problēmas, ir iespējams tās nekavējoties novērst. Un ja pēc operācijas saimniekiem tiek lūgts braukt pakaļ mīlulim, piemēram, 17:00, nevajadzētu ierasties agrāk. Nevis jau 3:00 zvanīt, braukt pakaļ, grābt viņu bez mazvai no tā boksa ārā, jo, protams, katram liekas, ka viņš var labāk aprūpēt savu dzīvnieku. Un es nemaz nešaubos, ka katrs saimnieks savu suni var labāk aprūpēt nekā, varbūt mēs te klīnikā. Bet mums interesē, kā tas suns jūtās un kāda ir viņa klīniskā aina. Mēs nevaram atļauties atdot tur pusguļošu dzīvnieku, jā, tāpēc, ka saimnieks pārdzīvo vai tāpēc, ka mājās uz viņa spilvena tam sunim būs mierīgāk. Man ir svarīgi zināt, ka viņa sirds
viņa sitās tā kā vajag, viņš elpo kā vajag, viņš ir pačurājis, ja, viņam nekur netek asins, tā vienkārši runājot. Ja. Un ieteicams 1 vai 2 dienas pēc operācijas pašiem palikt mājās, lai varētu pieskatīt mīluli, kamēr viņš attiek no anestēzijas un atlapst. Viņš var būt vājš, apdullis, saguris. Taču gadījumā, ja suns ir pilnīgi guļošs un vispār negrib ne kustēties, ne ēst, tad gan atkārtot jāvēršas pie veterinārā ārsta.